Es tā īsti nevaru pateikt, kas notiek vēl. Es tagad meklēju, ko ielaist iekšā. Ir tā, kad esam atnākuši grādiņi -12 šodien. Vajadzēja būt labi, bet rītā ir +2 atkal, bet tas būs rītā. Bet tagad ziltiņi kaut kādu alčari, kas kaut kā jau parādās. Pirmās lunkas izborējam, mēģināsim uz kaut kādām dzelžiem pamēģināt sākumā. Un, ja neķersies uz dzelžiem, tad ņemsim savu motelīti priekšā. Uz motelīti jau atsauksies, tikai izmēru pasīsimies. Meklēsim, kā ies, to redzēsim vakarā. Skaties. Ir kaut? Nē, nav. No motas izrāda. Nē, es saku uz mormišku, uz motelīti, ja viņš ņemtu, jo apakšā viņš ir daudz. Bet tu negribās jau vēl tos nagus saldēt, zini kā? Bet uz šķēseni ir tā, ka retais paceļās, tāds bišķi krupnāks izmērs paceļās. Un tas uzknāp, bet 10-1 varbūt. Bet negribās nagus saldēt to moteli vēl. Ir saulīti, uznāks diena, iesils, te jau ņems. Vajadzētu ņemt. Apakšā viņš ir. Ir arī kāds lielāks paceļās, bet neņem. Ķerojas ar dzīvajām tehnoloģijām. Šis ir tas S-pointers. Lietuviešu. Kāds es viņu pagarināju, viņš standartā nāk šitik garš. Pieliekās kājas, saliekās kopā. Es viņu pagarinu, lai čakars vēl tādu pašu pieliku. Ir kāds stiprinājums ielaiž iekšā. Kājas stabilas, viņas frēzētas. Meklēju zivtiņas. Kad atrodas zivi ar, tur ekrānā var redzēt, principā katrā laidienā var noķert vai vismaz dabūt copi. Ļoti palīdz svešās ūdenskrātuvēs šādu uzparekt. Kā ļoti apmierināts ar S-pointeru esmu. Kaut kā tā. Noķēris esmu 11 asarīšus, bet visi tādi maziņi. Līdz ar to pagaidām nekas interesants, bet meklējam, kur ir mazliet dziļāks. Varbūt uz kaut kādas kantas būs kaut kas lielāks. Jo te to zivi var izķert, cik gribi vispār. Principā nezinu kā citiem, bet te viņi simtiem. Es zibulēju, un man ņem šitādi ķīši, redzi? Uz zibuli. Oi, kādas ziltavas Somijas garšas. Somijas līdeciņa. Labi, ka nenograuž. Viens pacēlās. Zini kā, Jāni? Tu raksti tur kaut ko. Zivis ir, var pateikt to, bet viņas baigi negrib ņemt. Lai parādīšu vienu asari. Gribi? Kastē man ir. Labi, nav liels. Parādīšu liels. Parādījās. Es jau slēptu, zini kā? Lai neviens neredz. Jo mums ir balva. Šitās lielākais. Lielākais? Labi. Un man vēl tāda tur ir. Bet man vairāk nerādīšu vēl līdz. Bet tā īstenībā baigi negrib ņemt. Es domāju, ka es kaut kāds drīz pāriešu uz mormišus, bet tad, viņš cilvējās, viņš apakšā ir, bet viņš nē. Man pilna apakša ir, bet baigi lielai nav. Pat tādi kaut kādi 250-300 gramiņi.
Lielāks arī nereiz nemaz baigi. Bet to kāpēc viņš neņem? Mīnusiņš, visu saliņu, saulīte, smuka. Vajadzētu viņam ķerties. Ai. Tā ir, ka filmē. Nu jā, laikapstākļi nav. Gaļāk! Laikapstākļi nav baigi labie. Bet nu šodien ir plusi, salīdzinot ar vakaru. Vakar bija kaut kādi -6, -7 vējš. Nu tagad ir, man liekas, ka es nezinu, kaut kāda nulīte varētu būt. Kaut kāda ap nuli. Nu tagad esam pie namiņa. Pie namiņa. Aizgājām ar kājām, vienkārši tik kaut kāds, nezinu, cik ir kāds kilometrs laikam. Un esam, jā, šī vietā neesam bijuši, tagad mēģinam. Nu, man bija pirmais caurums uzreiz kaut kāda 5 asarīši, nu viens kaut kāds 100 gramu. Un tad tev no vairākiem caurumiem, nu kādi 11 es noķēru, nu īsā brīdī. Bet nu jāmeklē, jāsteigā, jāmeklē. Kaut kur varbūt kāpus lielajiem. Bet nu vienīgais, ka tas vējš tāds paliek. Bet tā ir forši patīkam, vismaz rokas nesauc, viss ir labi. Šodien mazliet tāds nāves ēnā. Vēji pūš. Viss tāds omulīgi. To kā terās asarīši. Vajag lielēt. Tāds 100 ķēdes. Katrs nākamais lielāks. Pasaka, beidzot atradām panopiksā zivis baltās. Jāpamēģina smormiši, diezkas nav tajā lielajā vējā. Pat cik ir kaut kādi 12 metri sekundē. Bet nu mēģinās. Pagaidām copa tāda paša, kaut kāda asari. Lielākais varbūt kaut kādi 25. Asari pa lielam viss ir. Mēģinās skatīsies. Nostaigājām baigos kilometrus. Meklējām lielo, atradām tikai mazos, beigās atgriezāmies startā, kur sākām makšķerēt, tur bija zivis, aizgājām kā normāli čaļi prom, atgriezāmies, viss pilns, slēdz pilns ar asariem. Ja tā, bet mums jau patīkās brīdīšiem iet pasaulē laimi meklēt, ķerās tur mēs neķeram, visur citur liekas, ka labāk ir. Jā tā, bet kilometru šodien konkrēti nostaigāt. Izmēriņ šaubi. Tas jau labāks paņēmis.
Nu, pa skaisto. Vai ta ne? Trešā diena beigusies, otrā diena uz asariem, trešā diena uz ezera. Šodien, kā parasti, ļoti daudz sīkie asari, tādi 100 grami, varbūt 150, pāris bija 300 gramīgi, bet tiešām pāris. Nostaigājām milzīgas gabalus, mēģinājām atrast kaut ko lielāku, skatījāmies dziļumus, mainījām. Ir panoptiks, ir visi tie dīperi visādi, Garmini un kas tik mums te nav praktiki. Bet tā arī neko lielāku neatradām. Tā kā visi cerības uz rītdienu un parītdienu. Visi čaļi malači, visi strādā, visi urbjās, visi staigā. Nezinu, cik mēs jau, ja būtu soļu skaitītājs, droši vien pārspētu kaut kādu rekordu. Ezers milzīgs. Kur tur tālumā ir vēl mūsējie. Nav atnākuši un mēs bijām vēl kaut kur 3 reizes tālāk. Tā kā tie fiziskais ļoti labs. Nekāda zāle nav vajadzīga, dodies dabā, dodies makšķerēt. Mēs atbraucām te priekš Latvijas rekordu. Mierā, es neesmu fotogēnisks. Saņina kungs, lūdzu pasakiet, kur mēs esam atnākuši. Mēs esam atnākuši, man liekas, kādus 5 kilometrus kaut kur ezerā iekšā. Nekurienē. Mēģināsim kaut ko atrast. O, šitas ir okei, asaris. Kladā, opā! Un paies, maziņš asarīts mutē. Es tev izglābu dzīvību. Skrien. Labs. Revat, kas man nepatīk. Reku. Blitka un āķītis nost. Mutē. Vismaz drīkstu paturēt kaut ko lielāku. Šitas nav lielāks pa manējo, bet asaris lielāks. Ja. Tagad nevajag trokšņot, jo viņi ar baidās. Bet, nu, tā, esam urmeni ķeru. Motilīti. Pa brīdim tāda lielāka tīra. 9,5 metros. Nu, viņa ir kaut kāda 0,1. Normeni diezgan esnu, lai var ielaist tādā dziļumā ātrāk. Jo tie mazie te ir pilns. Gribās jau tādus lielākus pavēl. Tad tā, ja klusiņām sēd, ik pa brīdim viņi te atnāk. Arī viņus var izčakarēt. Pienāca pie āliņa, bija pilnīgs klusums, pierāpoja lielāks. Viens iesita labi. Nu, un tagad saradās te leiput 3 ar maziņiem. No standartiem, Somijas mežoņiem. Tā kā tā gaidām lielos. Beidzot, laikam kaut ko esam atraduši, kad nevajag sēdēt 2, 3, 4, 5 metros, vajag 9, 10. Bet, nu, redzēs, kas aies. Reku vīri jau noķēruši katrs vismaz pa 300-niekam. Tagad es un Vilmārs esam palikuši bez lielajiem asariem.
Bet nu gan jau būs arī kāds lielāks. Ir ok. Nu, nāc tik ārā. Jā. Yes! Atā! Nu. Tas tik nav vasaris. Tas par tev tūlīt aizdīs. Kas par iemet viņam? Labais. Noziedot tērnu. Reku mums jau 2. Krietni lielāks, bet labi asari. Tātad kas paņemts līdzi Somiju? Tas ir blitkas, šķērsblitkas, rapalas šķērsblitkas, atsevišķi, tās man tāds dārgāks, frapi, vibi, dažādi izmēri, madnesi, vēl visādi vibiņi, mazāki, bet, nu, protams, ķer uz kaut kādu vienu blitku. Pārsvarā šī man ir rezultatīvākā. Tā, man liekas, kaut kāda agata. Un tad vēl viena soma, tur izstrādājam šproti, tā ir iekšā āliņģi. Uz to visu arī ķeram. Tā kaut kā. Paņem daudz, bet nav ko likt. O, kaut kas labāks. O. Pumpēja labi. Tāds 200-nieks. Varbūt bišķi lielāks. Nav jau kā vārnam droši vien, bet, o, nu smuks. Smukulīgs. Jā. Nu tāds. Smukiņš, ne? Pasauc tēti. Rekur Aldūham sveicieni no Iskrova kunga. Speciāli Aldim. Jā, smuks, vai ne? A, kāpēc tu Ričī nemakšķirē? Ejam jāslīdzina ar šito te ar kasīšos. Redzi, starp tiem mazajiem ir arī ļoti pusties kāds. Nu, skatīsimies, kuram garāk. Mums vienlaicīgi sanāk, vai ne? Nu, skaidrs, kad man garāks, bet divas reizes vismaz. Divreiz garāks. Šits varētu tavu apēst. Jā, viens ir tik skaists. Nu, ot visi varētu būt tādi. Tu mani mājās nedabūsi vispār. Sēdēsi un filmēsi līdz rītdienas rītam. Tā, diena noslēgusies. Pa visiem saķērām. Lielākais tur bija 36, ja nemaldos. Jā. Un tad tādi 28, 30, viens cipiņu. Bet, nu, pie Sarakovņikiem netikām. Gribējām tos kimlakus, bet, nu, nav. Un tāds opera tādiem iznācieniem. Tad ir, pazūd, tad atkal kaut kāds momentiņš. Un tagad vakarā vispār izdrubījās par sīkiem. Nu, sīkie tur galīgi svaki. Jā, mums bija 36 centimetri ar kapēkām, 34,5, 33, 32. Nu, it kā jau sūdzēties nevar. Jā. Bet, nu, gribējās, zin, kā citā zemē, citā galā. Somijā, domājam, būs kāds divnieks vismaz viens. Jā, nu, labi, pusotrnieks kaut vai. Jā, bet kaut kā nebija. Vai nu tas atpusnis varbūt nospēlēja? Kaut ko atpusni kaut kā nevērā. Bet vienmēr ir rītdiena, Nu, jā. parītdiena. Jā, uzvāc, jā, varbūt. Plašādā.
senas tradīcijas, kas ir jāievēro. Ieraudzījām līdaku, nomērījām, te viņai jābūt. Lai viņa tiešām būtu, tad ir šāds rituāls neliels. Tikai, tas noslēpums liels. Nevienam nedrīkst rādāt, šito griez ārā vienkārši. Ja? Tad ir Poseidonam jāielej un līdaku dievam. Jo, ja tu viņa nepabaros, tad to zivs nebūs. Un es domāju, ka man būs, jo es pabaroju. Bet šito tā kā neatkārtot un nevienam neteikt, ja? Tas starp mums. Aizgāja. Atkal. Nezinu, vai būs. Es nekur nesteigos. Man ir tāda sistēma, ka jāgaidiet. Viņi ir iekšā, tur nav trīžubuļs. Ielamies pieci, vai ir laba. Izrau no muti ārā. Būs. Ir laba. Nu sīka nav. Mērāji. Tur ir tik. Un nost. Ai. Ir. Nav liela. Es negribēju roku ņemt. Tā. Nav jau baigi sportiski. Bet, kā saka, līdaka ir un paliek līdaka. Nu tāda, skaista. Ļoti skaista. Davai visu. Labais. Somijas līdaka. Lauču. Raud no maniem, ka tas rīt tajā pašā aliņģī un paņēma. Jā. Labi. Nu tā jau ir laba līdze. Labais. Pirmā stība. Nav liela. Skaisti. Bet toties uz grība. Kā tur jādēv ir? Frāp! Vai ne? Jū, tieši tā. Tā. Tas frāpiņu pasties tāpēt. No, puika priecīgs. Au. Vai iekomperējuši to vidu iešā? Ne? Jā. Laba, čau. Laba bija. Malači. Mājam un galvām, viss. Jā, tieši tā, uz kaukī ņem. Viņi paskatās, ko panāk. Tātad šodien bija laba diena. Makšķerējām līdakas, speciāli centāmies noķert.
Līdekas man bija 4. Pārējiem es zinu, ka arī bija diezgan daudz. Kopā kādas 10 līdekas noķērām. Bija gan uz vibiem, gan uz ūdām. Makšķerējām katrs ar vienu balansieri vai bļitku un vienu ūdu. Kopumā diena ļoti izdevusies. Mērķis ir sasniegts un visi priecīgi. Vismaz esmu priecīgs. Tā kā jā, dodies vienmēr dabā, vienmēr makšķerēt. Tā ir ļoti laba meditācija. Tad mēģinu vēl te pēdējo līdeku noķert. Viņi tur ir apakšā. Tur to kāda negribīgi paskatījās. Varbūt vēl iesatīs. Ilgtīvākais vips. Nezinu, kas viņus uzrunāja. Varbūt tas, ka dabīgs. Tas ir fraps 115. vips. Tāda interesanta krāsa, bet gan arī visas zivis reaģēja uz viņu. Kad tu nolaidi, paskatās, uziet augšā. Bet, protams, sitieni bija 3, vienu dabūju, šī, tā viss, vai paši. Mēs esam atbraukuši Vēdzelēs. Šoreiz atbraucām 4. Un saurusim caurumus. Un tad tā klusām mēģināsim noķert to Vēdzeli. Šoreiz mums arī līdzi tārpi. Mēģināsim uz tārpiem, mēģināsim uz pilējām. Un visādos veidos pamēģināsim, varbūt izdosies kaut ko noķert. Tādu turpinājumu vairāk. Mēģināju no sākuma uz twisterasti tādu gumiju un uzmildu gabaliņu virsū to salaku. Uz to piesita, bet vienkārši uzsita un tas bija viss. Tagad es uzliku uz sliekām. Pamēģināšu uz sliekas tādu kušķīti uz naktstarpiem. Uz Vēdzelēm laikam elektronika, jo tad tu redzi, ka vismaz viņas pienāk, kaut kas notiek. Un, ja klasiski klapētu, droši vien apnikt ātrāk. Tagad vismaz redz viņas pārvietojās, kaut ko darās, kaut ko ņemās. Pirmā Vēdzeļa pieredze man vispār, tā klapēšana pa grunti, diezgan interesanti. Viss tur tās sistēmas, tev jāaķē kaut kādu fīgiņa zivs gabaliņš, tagad filē, piemēram, pieaķēt to, aizķērās aiz āliņu. Un ir interesanti. Varētu daudz un dikti šito visu darīt. Un droši vien arī cerams, ka darīsim, kad nevienam neapniks. Tur ir tāda fīgiņa man ir uzlikta filēja, un tad svins un āķis. Interesanti tas, ka tās Vēdzeles viņas sanāk, kad necupē. Bet viņas guļās virsū, tā kā laikam dzen prom no nārsta vietām vai ko. Bet interesanti, zin kā, visas tie copas veidi jau ir laiku jāapgūst, un tad tu tikai pilnveidojies, paliec labāks un labāks. Tā kā, ja tu man prasa patīk vai nepatīk, šī, man liekas, ir 3. Vēdzeļa nakts, patīk. Tiešām patīk. Forši. Noķēru Vēdzeli Somijā. Pirms tam bija lielāka viena garām. Bet šitās bērnelīts. Nezinu, kā viņas ķert. Vajag šausmīgi lēnu spēli, ka viņi ķerās. Baigā čūska, vai ne? Arī mielēžam tāda āliņa. Tā nē. Paņem vēl mūsu pamudināt. Tā sabučojam. Davai. Atnes mammu, tēti, brāli, māsu. Viņas laiki nāk un nāk. Tā bija. Tā kā tieši bija. Milzīga Vēdzele. Skaisti. Ai, cik skaisti. Paskatās. Brīnišķīgi zivs. 2. Vēdzele Somijā Vēdzeļu copē. Labāk.
Nu, nē. Nu, tādu, nu. Normāli. Forša. Labi, laikam ir mājā. Ko nedara, bišķi pacēl, apstājies, un tad viņi ies. Un tad viņi pam. Jā. Nu jā. Oi, forši. Nu, jāmācās un jāmēģina visādi varianti. Nu, es domāju, arī svariņš spēlē. Cik stingri viņš tik pa to grunti. Tas arī varētu nospēlēt. Bet vai tā gaļa kaut ko dod, es nezinu. Es arī nezinu, varbūt kaut kas vienkārši. Kaut kas tur, jā. Zin kā, gumija, gaļa, vienalga, kas, nu kaut kas Nu jā, kaut kas tur ir. papildus. Bet arī interesanti, ka nolaiž ātri lejā, ne viņas reiz kaut kur sarodās. Jā. Urēt uzreiz. No visām pusēm kaut kas Pēc tur. tam hop, kur kaut kas interesē, pienāk, palūr, kaut kas nepatīk, izvaiziet. Labi, laikam jābrauc ēst. Ginču būs pietiek. uztaisīgs vakariņas, pietiek. Šodien pietiek, jā. Ja mēs jau paši Topi labprātīgi dabūju. nebeigtu. Jā, topīt vismaz dabūju. Bet, nu, ar tādu švaka tā pukts tik un viss. Jādod zivīm iespēju dzīvot. Jā, vai dzīvot. Somijas brauciens, pēdējā reālā copas diena. Esam Lielo Asaru ezerā, vidējais dziļums ap 10 metriem. 54. gadā izķert Somijas rekords asarim. Mēģināsim to pārspēt. Šodien jābūt 40 plus asarim. Tā kā tā, darīsim, ko varēsim. Esam 7 vīru kompānija. Visi nopietni, makšķernieki, visa Jelgavas brigāde. Tā kā tā. Viss, veiksmi mums, veiksmi jums, patīkam skatīšanos. No 9–10 metriem. Bet, nu, mazie un var kāds lielāks paņemt. Es maucu uz bezmotīvku to saucamo. Un mēģinu kaut ko dabūt kādu lielāku. Citreiz ir, ka tas lielais neko negrib, nekādas britkas, nekādas balansieras. Kaut ko maziņu. Tad šodien es izdomāju, ka jāpamēģina uz to bezmotīvku. Cenšamies iekustināt āļingi. Mazliet sanāk. Mazie asarīši pagaidām. Gaidām to lielo kimlaku. Cerams, ka būs. No rīta ņēma pirmajā āliņģī. Domāju, nu būs. Un tad mākonīši aizvēra saulīti. Tagad mums ir sunka pinka. Nav vairāk nekā. Uz murmeni ņem šitādi sūdi, kurus man negribas ķert. Meklēsim, kā Satīts saka. Kas meklē, tas atrod. Cik ļoti laika apstākļi ietekmē copi? No, ļoti ietekmē copi laika apstākļi. Ja mēdz būt saulains, mākoņains, lietains, vētrains, spiediens augšā, lejā. Tas ir atkarīgs uzreiz zivju izvietojums. Ja augstāks spiediens, tas nolien lejā, ja zemāks, tad uzlien augšā. Dažreiz otrādāk, neviens neko nezina, bet tas ir ļoti labi, kad ir tādi laika apstākļi, kas ietekmē copi, jo tad mums vienmēr ir uz ko novelt vainu, kāpēc neķērās. Nu, pārāk gaišs, pārāk tumšs, pārāk lietains, pārāk vējains, pārāk bezvējš liels, spiediens pa augstu, spiediens pa zemu, un vienmēr ir tā cerība braukt vēl, jo mēs jau braucam makšķerēt, tad, kad mēs varam nevis, tad, kad sakrīt visi debesu ķermeņi un visi ideālais laiks. Labāk viena liela zivs vai 10 mazas, tur ir jāskatās, ja sacensībās, tad 10 mazas ieskaitē. Un tur atkal jāskatās, ja centimetri kvadrātā, tad ir jāskatās. 20 centimetri kvadrātā ir 400, 100 centimetri kvadrātā ir 10 000. Tad 10 reiz 400 ir 4000 un 1 metrs ir 10 000. Tā kā tas ir atkarīgs
baudas ziņā, nu, droši vien, ka labāk ir 10 copes nekā viena. Bet, ja tu ej uz lielo, tad atkal priekš kam tev tās 10 copes, ja tev ir viena. Tāda dzīvās tehnoloģijas turpināšu izmantot, jo tomēr tev uzreiz ir redzējums par to zivju uzvedību. Tev kļūst arvien skaidrāks, kāpēc ir tā, kā ir. Un uz klasiku var pāriet vienmēr. Es domāju, ka es jau sāku copēt klasikā. Šīs dzīvās tehnoloģijas uzradās 4-5 gadu atpakaļ. Man pašam 3 gadu atpakaļ. Sākumā arī ar tam dzīvēm neko noķert nevarēja, bet tagad klasikā ir vieglāk noķert. Tāpēc, ka tu jau apmēram saproti, kas zem tā ūdens notiek. Tu vairāk sāc ticēt vietām, sāc ticēt tur visādiem, gultnēm, vai tur mālaina vai akmeņaina, krastiem zāļaini, nezāļaini, es nezinu, visādām kantēm, jo tu vienkārši redzi, kur tās zivis ir bijusi, kā viņi reaģē, kā nāk pakaļ. Un es domāju, ka tās modernās tehnoloģijas tikai uzlabo to klasiku. Zivji paliek droši vien mazāk, vismaz mūsu valstī, jo makšķernieku vairāk. Līdz ar to tad tās dzīvās tehnoloģijas tev palīdz varbūt atrast kādu zivu, ko kāds cits nav noķēris. Mums nav ledus mūsu zemē, vai ir vērts braukt uz Somiju. Tas jau no katra paša atkarīgs, jo mēs te braucam tā kā meditācija. Tā zivs ir, vismaz man, ļoti sekundāra. Es nevienu zivu nepaņēmu mājās un nevienu zivu neaizvedīšu uz Latviju. Es te braucu baudīt dabu, priecāties, mācīties kaut ko, atpūsties varbūt no ikdienas rutīnas. Te ir tikai, te viss ir vienkārši. Ja tu gribi kaut ko darīt, dari, negribi, nedari. 2 reizes dienā braucam copēt. Kur tu uz vietas Latvijā 2 reizes dienā to neviens nelaidīs copēt, jo mēs braucam no rīta, kaut kādiem, 8 līdz 2, un pēc tam braucam uz Vēdzelēm no 4 līdz vakar, man liekas, līdz 9 vakarā mēs bijām. Tā kā, ja patīk ledus cope, ir viennozīmīgi vērts braukt uz Somiju. Ja brauc pēc zivs, tad es pat nezinu. Labi, mēs bijām iepriekš ūdenskrātuvēs, kur superīgi ķērās. Mēs tur varētu katru dienu tās zivis skaldīt un daudzīt un ķert un priecāties, bet mēs jau braucam kaut ko jaunu, kaut ko lielāku, kaut ko nebijuši. Tas nezināmais vienmēr ļoti vilina. Un, labi, bet katram tas savādāks. Vienam tas ir azarts, vienam tas ir pēc izpildīt pārtikas programmu, vienam tas ir aizmukt no ikdienas. Tā kā, tā viennozīmīgi. Skaidrs, kad ir vērts, jebkur ir vērts aizbraukt. Dzīve ir īsa, dzīve ir tikai viena, dzīve ir tikai sava. Tad savu dzīvi ir maksimāli jāizkrāso, jāizkrāšņo, lai pēc tam tu vari tā kā atcerēties, pasmaidīt un priecāties, cik krūta bija ar Jelgavas bandu aizbraukt, pacupēt. Tā kā, paldies, Robert, kad uzņēmies organizāciju šim pasākumam. Ejam pie Vilmāra, pastīsimies, kas viņam tur ir. Pateikt, kā ielot iekšā. Rīgi ielot iekšā. Labi. Jaut, man ir mēgli. Nav, cik viņš mums. Smuķēra Vilmārs. Tas 48. Bet raisnes? Tīkais. Ko tu pateiksi? Pateikšu, ka tas, kas visu laiku makšķerē un vāneklis ir ūdenī, viss pilspēt. Labi, kas tev bija pa vānekli? Kas bija Marku Fraps? Tā turpināt. Nu, kas ir, Vilmār? Nākamais! Izstās rītīgi. Ko es saprotu?
Un akalis krabs. Jā, atkal to pašu. Jā. Vai. Jā, bet mums kamera ir tur. Kamera ir aizbēgusi, mums jānāk tās pašiem filmēt. Jo nevai uzmērīsim. Tas tur būs. Un tam vajadzētu būt šeit. Nav. Tas pats. Nu šis 39. Jā, 39. pēc sacensībām. Bet pasies rasins kāds. Ritīgi kilgramnieki. Nu ko, lieliskais Somijas brauciens ir galā. Atnācām no tā gala uz šejieni, bišķiņ aizvelsies. Vispār viss fantastiski, daba kolosāli, zivis dažādas, varbūt nebija tik daudz kā likās, likās, ka būs leiputrie, bet rezultātā līdz 40 cm asarim tā arī netikām, bet 39, 38, 36 cm noķērām, vēdzeles noķērām, līdekas noķērām, plāns izpildīts, ķekši visi salikti, nu tā kā tā.